Un uzņēmums tā arī to neņēma vērā, un tagad jau viņi ir 5000 eiro mīnusā. Čau, te Tomas no VD Market. Šajā videoklipā mēs apskatīsim, kas ir jāņem vērā, lai izvēlētos savu internetu veikalu izstrādes partneri. Un kā radās šī videoklipa ideja? Pirms pāris nedēļām bija uzņēmums, kurš vēlēs izstrādāt internetu veikalu diezgan vienkāršu un primitīvu, bet mēs tajā brīdī nevarējām viņu paņemt, jo mums bija viss jau pilns. Un viņš nevarēja gaidīt rindā, viņam vajadzēja to risinājumu izstrādāt jau uzreiz. Un īpašnieks atnāca un pateica, ok, labi, es pilnībā saprotu, bet tā kā es nevaru gaidīt, mums tas risinājums jāizstrādā. Varbūt tev ir kaut kādi ieteikumi, kas mums jāņem vērā skatoties uz citiem izstrādātājiem, kaut kādi sarkanie karogi vai kaut kādas lietas, no kurām jāuzmanās vai ir obligāti jānoskaidro. Un tā arī radās šī videoklipa ideja, jo es ticu, ka noteikti daudziem ir šis jautājums. Un ar šo videoklipu ir iespējams izglītot ļoti plašu auditoriju. Pirmā lieta. Nepareizs platformas izmantošana. Bieži vien, kad uzņēmums aiziet pie kāda izstrādātāja, viņi piedāvā platformu nevis tā, kura viņam ir nepieciešama, bet tā, uz kuras viņš pats māk strādāt. Un tas nozīmē to, ka viņš darīs visu iespējamo, teikt, ka viņa šī te platforma vai viņa paštaisīta vai varbūt kaut kāda publiska pieejama ir vislabākā, tikai tāpēc, lai nepazaudētu šo klientu, varētu viņu paņemt pie sevis un izstrādāt šo te internetu veikalu, pat nedomājot, ko tas uzņēmumam maksās ilgtermiņā, īstermiņā vai kaut kādi ierobežojumi, kas viņam būs. Un tad, kad ir sācies šis internetu veikala izstrādes process, tad vai nu procesa laikā vai pēc tam, kad tomēr rodās kaut kādas papildus vajadzības, izstrādātājs pasaka, šo nevar, tie ir ierobežojumi, šis būs sarežģīti, to nevarēs, un tad uzņēmums saprot, ka viņš jau ir ieberzies. Otrais. Pārāk zema tirgus cena. Šis pakalpojums īsi nav tā kā Bite un Tele2, kur tad viņi savā starpā cīnās, vai tev pieņemsim būs 12,99 vai 13,99. Šī noteikti nav tā nozare vai pakalpojums, kur tu vēlies izvēlēties zemāko cenu. Kāpēc? Tāpēc, kad pie projekta strādā profesionāli cilvēki ar attiecīgo certifikāciju un jūs būvējat noteikti risinājumu, kurš arī reprezentē jūsu uzņēmuma zīmolu. Un ja nu gadījumā rodas situācijas, ka kaut kas tehniski nestrādā, brūk, jūk, izplūst mazums klientu dati, tad tajā brīdī tu lūgsies, ka tu tomēr nebūtu izvēlējies šo te variantu. Te ir ļoti labs dzīves piemērs. Ja tu ziemā slīdi lejā pa kalnu un tu redzi, kad priekšā ir mašīna, tu tajā brīdī gribētu, lai tev būtu lētākās bremzes vai dārgākās bremzes. Ļoti labs salīdzinājums. Un te ir jautājums. Ja mēs padomājam tādu situāciju, ka tu paņem izstrādes aģentūru vai cilvēku, kurš dara pēc zemākās cenas, tad jautājums, cik ļoti viņš būs ieinteresēts ieguldīties tavā uzņēmumā, biznesā, ieteikt, kā labāk, kā nē. Tas tā nestrādā, bet tagad pie tevis strādā vesela komanda, kur katrā šajā posmā dizains, izstrāde, viskā kādas servera lietas, publicēšanas, testēšanas, katrā strādā savas jomas speciālists. Tad tu vari vairs neuztraukties par to posmu, vairāk domāt, kā attīstīsi biznesu, nevis pēc izstrādes, visu laiku turpinās ieguldīt naudu, dēļ tā, ka risinājums brūk, jūk, tiek zaudēta uzņēmuma reputācija. Trešais. Zema līmeņa testēšana. Es teiktu, 80% mūsu industrijā, vismaz Latvijā, uzņēmumos nav tāda atsevišķa testētāja, jeb quality assurance. Bieži vien tas, kurš izstrādā, arī pats testē, vai varbūt kāds cits izstrādātājs testē. Bet tad ir jautājums, cik objektīvi ir testēt pašam savu darbu. Īsti nav. Tāpēc ir labi, kad ir cilvēks no malas, kurš iziet cauri konkrētām normatīvām, visiem punktiem un veic šo testēšanu, lai zina, ka pilnīgi gan no priekšpuses, kas ir vizuālais, gan no aizmuguras, viss ir korekti. Ceturtais. Maz vai vispār nav nekādu publisku atsauksmi. Ja jūs uzticaties uzņēmumam, vienalga vai cilvēkam, kuram nav nekādas publiskas atsauksmes, tad pa lielam jūs arī nezināt, ko sagaidīt gala risinājumā. Un īsti 1, 2 atsauksmes, 3 nav pietiekami, jo to var safabricēt. Es nesaku, ka tas ir visiem, bet vienkārši tā var būt. Vajag meklēt uzņēmumu, kuriem ir daudz publisku atsauksmu, lai tu saprastu, kā dažādi uzņēmumi ar dažādām vajadzībām novērtē savu izstrādes uzņēmumu darbu. 5. Nav zināmi lieli klienti, kas rada uzticību par kompetenci. Redz, mājaslapu un internetu veikalu var arī izstrādāt, pieņemsim, freelancers vai cilvēks, kurš tā kā pats darbojas un nestrādā uzņēmumā. Bet arī viņi bieži strādā arī ar šiem te mazākiem uzņēmumiem, un viņi vairs nav tik prasīgi, jo tās prasības ir daudz mazākas, mazāk nopietnas, un tad arī
šis cilvēks vai uzņēmums arī ir pieredzis arī strādāt ar šāda tipa cilvēkiem un uzņēmumiem, kur otrajā pusē lielie uzņēmumi, lielie zināmie zīmoli, viņiem katra mazākā kļūda maksā viņu reputāciju, katra mazākā kļūda var ietekmēt, cik viņš tajā dienā vai mēnesī var zaudēt naudu, un prasības ir ļoti, ļoti augstas. Un ja uzņēmumam ir daudz zinām šie te lielie klienti, tad viņš var rēķināties to, ka ir daudz uzņēmumi, kuri var paļauties uz viņiem par to, ka viņi var reaģēt ātri, paļauties uz viņu tehnisko ekspertīzi un neuztraukties par to, ka kādā brīdī var pazust, neatbildēt, mazums uzmest vai kaut kādas citas problēmas, kas var sanākt. 6. Maz vai vispār nav līdzīgu darbu portfolio. Redz, šis nevienmēr nav taisnība, jo noteikti visi uzņēmumi nav izstrādājuši visus iespējamos risinājumus, kas eksistē. Bieži vien varbūt tā, ka atnāk uzņēmums, kuram ir tieši specifiska prasība, un varbūt tā, ka tam uzņēmumam nav bijis tāda pieredze, bet viņi zina 100%, ka viņi to var izdarīt, jo vienkārši viņa tehniskā ekspertīze to ļauj. Ja tāds risinājums ir izstrādāts, tas ir liels plus, tas iedod tā kā lielu, es teiktu, priekšrocību citiem. Bet, ja nav izstrādāts, tad nav tā, ka uzreiz šis variants nedara. Vienkārši ir jāņem vērā, vai visi iepriekšējie punkti un arī visi nākošie, ko es minēšu, atķeksējās pozitīvi. 7. Nav zināma komanda. Bieži vien, kad tu aizēji pie uzņēmuma, tev īsti nav skaidrs, kas tad īsti būs atbildīgs par jūsu internetu veikalu. Un pieņemsim, kā mums tas notiek, ir tā, kad, pieņemsim, kad notiek projekts, tev ir pielaid uzreiz pie ļoti daudz cilvēkiem, pie projektu vadītāja, pie teamlīda, pie dizaineru, un tad arī konkrēti ar katru var aprunāties un zināt, ka pretī ir kaut kādi cilvēki. Jo bieži vien tā, ka citos uzņēmumos strādā nevis darbinieki, bet vienkārši kaut kādi piealgoti freelanceri, studenti, var arī būt indieši, pakistānieši vai jebkāds cits cilvēks, un tad tu īsti nezini, kas pie viņa strādā. Bet tagad tu redzi komandu, tad uzreiz tev rodas uzticība, tu saproti, ka ir cilvēki ar kaut kādu savu ekspertīzi, tur viņiem var aprunāties, viņus var redzēt un saprast to, ka ir komanda, kas strādās pie tavu projektu. 8. Izmanto nelicenzētus vai pirātiskos spraudņus. Šis vairāk attiecās uz internetu veikaliem, kur ir būvēti uz Magento vai WooCommerce platformām, kur daudzām funkcionalitātēm ir nepieciešami šie plugini. Un ir bijuši ļoti daudz situācijas, kad atnāk uzņēmums, kurš ir aizgājis no sava iepriekšējā izstrādātāja un vēlas, lai mēs viņu pārņemam. Bet tā, kad mēs apskatāmies lapu, mēs redzam, ka ļoti daudz dažādu spraudņu nav updatoti jau mēnešiem vecas versijas. Un mēs saprotam to, ka arī mēs viņus nemaz nevaram atjaunot. Kāpēc? Viņas ir pirātiskas, viņas ir bez maksas iegūtas, lai gan teorētiski par viņiem ir jāmaksā. Viņiem ir licences, viņiem ir pieņemsim vienreizēja maksa vai kaut kāds gada abonements. Un bieži vien par šīm te papildus izmaksām izstrādātāji bieži nepainformē, jo nevēlas, lai tā kopējā cena ļoti sadārdzinās uz klientu fonu, bet tas vienmēr ir obligāti jāpasaka. Nu, pieņemsim kā piemērs, ja mēs izmantojam kaut kādu valodas spraudni WooCommerce, tur ir jāmaksā par licenzi. Ja mēs vēlamies, pieņemsim WooCommerce, lai checkoutā var izvēlēties juridiska persona. Protams, to visu arī var customā taisīt, bet ja mēs runājam par kaut kādiem konkrētiem pluginiem, ātrākiem risinājumiem, tur arī ir licence. Ja mēs vēlamies, pieņemsim ātruma optimizāciju, daudz dažādi šie te plugini ir uz šīm te gada maksām. Un tagad rodas tāda situācija. Ja mums ir pirātiski nelicenzēti spraudņi, tas nozīmē, ka viņus nevar updateot. Ja viņus nevar updateot, tas nozīmē, ka viņi ilgi nemaz nav updateoti, un tas nozīmē to, ka ir iznākuši ļoti daudz jaunas versijas mēnešiem vai arī dažiem uzņēmumiem pat gadiem. Un ir ļoti liela iespēja, ka uzstādot jaunus licencētus pluginus, tur daudz kas varētu nobrukt. Tātad, ja viņi mums ilgi nav updateoti, nozīmē to, ka tas rada lielākus caurumus un iespēju, ka jūsu lapu var uzlauzt. Kas radīs situāciju, ka, ja lapu uzlauž, varētu izplūst dažādi sensitīvi klientu dati, ko noteikti mēs nevēlamies. Un 9. kompetence e-komercijā. Redz, šis ir ļoti interesants temats, jo ļoti daudz zīmolu uzņēmumi nesaprot, kad ir atšķirības starp izstrādātāju un e-komercijas speciālistiem. Jo lielākā daļa uzņēmumi, ja tu aizies, tu paprasīsi, vai jūs taisat mājaslaps, viņi teiks jā, vai jūs taisat internetu veikals, viņi teiks jā, vai jūs taisat sistēmas jā, mierīgi, aplikācijas jā, mierīgi. Un ja būtībā, ja tu taisi visu augstā līmenī, tu nedari neko. Nu, ja tu vienīgi tu neesi tur uzņēmums 100 darbiniekiem. Tas bišķiņ savādāk. Un tad, kad atnāk uzņēmums pie mums, bieži vien dzird šādu frāzi. Mūsu lielākā problēma ar esošo izstrādātāju ir tāda,
ka viņi dara visu, ko mēs sakam. Un tad es uzdodu to jautājumu, no kāda tu gribi tos ieteikumus no programmētāja. Viņa darbs ir programmēt, mācīties, attīstīties, izstrādāt kaut kāds jauns risinājums. Viņam baigi vienalga, kas e-komercijā notiek. Arī projektu vadītājiem viņa darbs ir iekļauties termiņā, budžetā. Un tas ir tie galvenie viņa šie te kritēriji. Un tad ir īpaši, ja uzņēmums izstrādā gan mājaslapas, gan sistēmas, gan internetveikals, kā viņi fiziski var sekot līdzi, kas notiek e-komercijā. Pieņemsim, mums ir tā, ka mēs strādājam pa lielam tikai ar internetveikaliem. Mums ir pāri 150 internetveikalu administrēšanā. Un ir tā, ka ja uzņēmums atnāk, mēs varam padalīties ar veiksmes stāstiem, neveiksmes stāstiem. Protams, nedaloties ar kaut kādu sensitīvu informāciju, bet vienkārši pastāstīt. Jūsu nozara e-komercijā strādā šis. Kur jūsu nozares uzņēmums mēģināja šādas lietas, nesanāca, apdedzinājās, iztērēja naudu. Un pa lielam šādi mēs ietaupām ļoti daudz naudu klientam, jo viņš nav izdedzinājis naudu uz testēšanu. Tad mēs uzreiz jau varam pateikt, kas ir strādājis, kas nav strādājis. Un kāpēc mēs to darām? Jo, ja uzņēmums no mūsu ieteikumiem, no mūsu šīs te iniciatīvas sāk pelnīt vairāk no internetu veikala, lielāks apgrozījums, lielāka peļņa, loģiski viņš vairāk gribēs investēt šajā risinājumā, kas ir win-win abām pusēm. Bet ja tev vēl ir kāds jautājums, kas ir jāņem vērā, izvēloties izstrādātāju, droši ienāc mūsu mājaslapā, piesakies uz sarunu un tad jau varēsim aprunāties detalizētāk.